Labrīt visiem, kas pieslēgušies Datu valsts inspekcijas rīkotajai preses konferencē. Par personas datiem viegli. Ar šādu sauklu Datu valsts inspekcija tālmācības programmu datu aizsardzībā, kas tiek īstenots šī projektā Eiropas komisijas finanšu programmas pilsoņu vienlīdzības tiesības un vērtības ietvaros, ir radījusi unikālu e-mācību kursu par personas datu aizsardzību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ar mērķi paaugstināt uzņēmumu izpratni par personas datu aizsardzības noteikumiem. Bet kāpēc tā ir unikāla? Jo mācības būs pieejamas gan latviešu, gan angļu valodā, kas nozīmē, ka šīs mācības varēs izmantot jebkurā Eiropas Savienības valstī, kur, starp citu, šāda veida bezmaksas rīki nav izstrādāti un līdz šim nav bijuši pieejami. Un kāpēc un kam šādas mācības ir nepieciešamas, kādas tās būs un kādas zināšanas un ieguvumus tās sniegs uzņēmējiem? Uz šiem jautājumiem šajā preses konferencē mums atbildēs šie preses konferences dalībnieki. Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterīna Macuka. Sveiki. Biznesa augstskolas turība juridiskās fakultātes dekāns, kurš sadarbībā ar SIA datorzinību centru izstrādājis e-apmācību saturu Ivo Krievs. Labdien. Labdien. Uzņēmējs atpūtas vietas Masti kvartāls īpašnieks Arnis Štubis. Labdien. Sveiki. Un programmatūras inženieris Elvis Strasdiņš. Čau visiem. Un jums tiešraides skatītāji ir iespēja arī iesūtīt savus jautājumus Facebook komentāru sadaļā zem tiešraides, kā arī jautājums var iesūtīt slaido ievadot kodu 005. Bet sākšu es ar tādu salīdzinoši vienkāršu jautājumu un vēlos uzdot to uzreiz Datu valsts inspekcijas direktorai Jekaterinai. Mūsdienu digitālajā laikmetā uzņēmēji ikdienas saņem no klientiem daudz dažādu savu un darbinieku informāciju. Kuri no šiem datiem vispār skaitās kā personas dati un ko šis termins nozīmē? Un vai uzņēmēji vispār drīkst prasīt izmantot šādu informāciju savā ikdienas darbā? Pēc būtības, ja mēs skatāmies un runājam juridiskā valodā, personas dati ir tas, kas var spēj identificēt cilvēku tieši vai netieši. Tas nozīmē, ka ja mēs paskatāmies uz vārdu uzvārdu, pieņemsim Jānis Bērziņš, un mēs redzam Jānis Bērziņš, tas mums neko neizsaka, jo Jāņu Bērziņu ir ļoti daudz, mēs nezinām, kas tas tāds ir. Bet ja mēs Jānim Bērziņam pielikam personas kodu, e-pastu, telefonu, dzīvesvietas adresi, tad jau mēs jau zinām, kurš tieši Jānis Bērziņš tas ir, un tad tas pārtop par personas datiem. Diemžēl mūsu valstī ir diezgan tāda liels aizspriedums par to, ka personas datus var apstrādāt vai nu ar cilvēku piekrišanu, vai nu nekā. Respektīvi, un daudz cilvēku saka, es nepiekrītu, tad nevar. Tā nav taisnība. Pēc būtības mums ir tāda, es vienmēr saku, 3 likums, līgums un piekrišana. Jums varbūt vai nu likumā noteikts kaut kas, kāpēc uzņēmējiem vajag jūsu datus. Ja viņam ir jāsniedz atskaites par saviem darbiniekiem valsts ieņēmuma dienestā, viņš, protams, arī savāks savu darbinieku datus un iesniegs viņus valsts ieņēmuma dienestā. Ja uzņēmējiem vajag piegādāt jums pirkumu, tad viņam obligāti vajag zināt piegādes adresi, citādāk viņš nespēs izpildīt to pakalpojumu. Un tad, ja jums nav ne likumā, ne līguma, tad uzņēmēji var arī izmantot piekrišanu. Un tā piekrišana nozīmē, ka cilvēks var izvēlēt, vai viņš vēlās vai nevēlās dot savus datus. Bet kāda šobrīd ir situācija mazo un vidējos uzņēmumos ar šo datu aizsardzību? Un kādas varbūt, jo minēju jau piemērus, bet tiek lielākie klupšanas akmeņi? Pēc būtības es teiktu, ka kopš 2018. gada, kad datu regula stājās spēkā, mēs diemžēl vēl esam joprojām tādā stāvoklī, kad datu regula ir bubulis. Tas ir liels bubulis, kurš ir no vieniem liekas nevajadzīgs, vieniem liekas neizpildāms, un vēl vieniem, liekas, tāds administratīvais sloks, par kuru es tikšu sodīts. Diemžēl diezgan maz uzņēmēju redz to, kā arī iespēju sev. Jo pēc būtības, ja īpaši mazie vidēji uzņēmēji vai lielākie uzņēmēji, kuri nodarbojas IT jomā, ja jūs pareizi apstrādāsiet cilvēku datus, ja jūs būsiet ar viņam godīgi un teiksiet, ko jūs tieši dariet un kāpēc tie dati cilvēkiem ir vajadzīgi, tad jūs arī iegūsiet to klienta cieņu. Ja jūs cienat mani kā klientu, es turpmāk izmantošu arī jūsu pakalpojumus kā uzņēmēju. Un tas, manuprāt, daudziem uzņēmējiem ir jādomā, ka varbūt es ņemšu bišku mazāk no tā cilvēka, izskaidrošu, kāpēc man to vajag, tad cilvēks arī būs mierīgs, apmierināts, izmantos manus pakalpojumus.
Labi, tad, Ivo, tad mēs varam slēgties uzreiz tev klāt. Apmācību kurs ir izveidots kopā ar SIA datorzinību centru un kopā arī ar tevi. Vai tu vari man pastāstīt, kāds ir tas rāmis, kas ir tajās e-mācībās, kā tas notiek un ko tad, ja uzņēmējs grib iemācīties vairāk, ko viņš iegūst to mācoties? Visu. Nenormāli labas apmācības. Visi varam beigt šo diskusiju. Jā, es domāju, ka ir vērts visiem ieskatīties, jo es teiktu, ka man salīdzinoši liela pieredze ir apmācībās, un es jau, man liekas, 10 gadus šo jomā kaut ko mācu, un nevar teikt, ka man vienmēr mēģinu vienkāršot to visu stāstīt, bet tas, ko datorzinību centrs ir izdarījis, vēl pielicis klātīm tās vizualizācijas tam visam, ja, ko stāsta, bet ka tas vēl vizuāli izskatās. Un man liekas, ka tiešām mums ir izdevies tur ļoti labs materiāls, un es piekrītu, ka tāds, man liekas, ka nekur nav Eiropā tāds, jo viņam ir gan tas, ka tur ir ļoti vienkāršoti pastāstīts tas, ko regulāri rakstīts, un man liekas, kas ir vēl svarīgākais, ka tur, protams, ka piemēri ir visam diezgan praktiski klātiem, bet tas, ka tur ir daudz dokumentu paraugu. Un, es gan neieteiktu viņus pilnībā kopēt, ja, bet mēs balstoties uz to manu varbūt pieredzi un likām tā, lai tur būtu tāds, ka tas uzņēmums vidējais, kuram nav tādu speciālistu, tur būtu tās, ka viņš tā kā ņemot kā paraugu, viņš spēja viņu pielāgot tā, kā viņam vajag, un tur var arī pat, es domāju, ka tādi mazie uzņēmumi iztikt bez jurista, jo man tiešām liekas, ka tur ir tik ļoti uzskatām aprakstīts tas, ka tur var saprast, ja, kas ir katrā jādara un ko no viņa sagaida tas regulējums. Cik ilgs ir šis mācību kurs? Cik tas daudz laika aizņem tādam mazajam uzņēmumam, lai visam iziet cauri? Viņš ir ļoti fleksibls, jo mēs arī tā taisnām, tur ir viņš dažādās pakāpēs, ja tā var teikt. Tur ir obligātās sadaļas, ja, kuras tad, ja pieņemsim, reģistrējās un grib dabūt arī certifikātu, ko var dabūt, tas ir obligāti jāaiziet, bet tur ir arī iespēja padziļinātāk, ja tā var teikt, iet dziļāk par kaut kādām tēmām iekšā, jo viņš viss sadalīts ir vairākās tēmās un blokos. Un, ja, piemēram, cilvēks tur var arī bez reģistrācijas, bet, ja viņš būs reģistrējies, tad viņš var arī atgriezties pēc kaut kāda laika. Līdz ar to mēs tā skatījāmies, ja tā pilnīgi pēc kārtas mācās pilnas dienas, tad nedēļā vajadzētu tikt cauri. Bet man liekas, ka tur tas burvīgums ir tajā, ka tiešām pa tiem moduļiem var iet, piemēram, paralēli ar uzņēmuma sakārtošanu. Un tu vari, piemēram, ņemt moduli un kārtot, izprast viņu, sakārtot, pastīties paraugus un taisīt paralēli arī tajā uzņēmumā to visu dokumentāciju. Un tā iet pa moduļiem uz priekšu, un turklāt arī tos paraugus var lejupielādēt un pieglabāt pie sevis, un arī pat uz vietas, tur viņas pat dažas var jau sataisīt, viņš jau viņu ierakstīs tur automātiski jau iekšā tās sadaļas, ja, un man liekas, ka jā, tur nedēļa, bet tur var pielāgoties. Bet, Jekaterina, tas ir pieejams pilnīgi jebkuram, ne tikai, ja tu esi reģistrēts uzņēmējs. Pēc būtības viņš ir domāts maziem un vidējiem uzņēmējiem, līdz ar to diezgan daudz piemēru, par kuriem Ivo ir minējis, ir par uzņēmējdarbību. Bet, protams, viņu var izmantot jebkurš cilvēks, lai saprastu, kas tas vispār ir datu aizsardzība, jo kā reiz tur ir aprakstīts, kas ir personas dati, ko jūs varat, nevarat ar viņiem darīt, kādā veidā, uz ko ir jāvērš uzmanība. No vienas puses, tas, es domāju, arī kādai biedrībai, nevalstiskai organizācijai arī būs ļoti noderīgi, neskatoties to, ka viņi ir uzņēmēji. Vienkārši viņam būtu, protams, jāpaskatās tie paraugi, jo viņi ir vairāk pielāgot uzņēmējdarbībai, bet pēc būtības to var skatīties jebkurš, un man liekas, ka tas arī ir labums, ka viņš ir interaktīvais e-kurs. Man šodien ir laiks, es izgāju vienu moduli, man pēc tam ir 3 dienas intensīvs darbs, es neeju un es neskatos neko, un tad pēc 3 dienām es pieslēdzu otrajam modulim. Respektīvi, tas nav tā, kad mums ir kaut kādi online laiki, man obligāti jāpieslēdz tā. Nē, es varu izvēlēties arī savu laiku, kad es mācos un kā es mācos. Un cik ilgi būs pieejams tas kurs? Tas kurs būs pieejams visu mūžu turpmāk, un pēc būtības, jā, tas ir Eiropas Savienības projekta ietvaros uztaisīts kurs, līdz ar to viņš būs vienmēr bezmaksas, un, protams, ja kaut kādas izmaiņas būs, Datu-valsts inspekcija viņu arī uzlabos, mainīs, ja kaut kas mainīsies. Bet mūsu vidū ir arī tiešās mērķa auditorijas pārstāvs uzņēmējs atpūtas vietas Masta kvartāls īpašnieks Arnis Štubis. Pēc tā, ko runāja jau Ivo un Jekaterina, vai tu saproti, kādās situācijās jūs uzņēmumā tiek izmantot klientu personas dati? Teikšu godīgi, jā, mēs saprotam. Un Ivo minētie kursi, es domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti noderīgs mums šos kursus iziet un paklausīties, jo vienkārši salīdzināt, kā mēs, cik mēs esam, teiksim, šī jomā zinoši un cik mēs atbilstoši šos datus izmantojam. Tīri tā salīdzināt. Jo mēs esam, teiksim tā, salīdzinoši mazs uzņēmums, mums vairāk vai mazāk ir sezonāls bizness.
Un, mēs esam atkarīgi no laika apstākļiem, un tad ir tā, ka, teiksim, kā šobrīd uzņēmēju vidū ir tā, ka mēs vairāk vai mazāk mēģinam distancēties vispār no šiem datiem. Ja mums uzdod jautājumu, vai jūs glabājat kaut kādus datus, mēs sakam, nē, mēs datus neglabājam. Datus glabā mums, pieņemsim, interneta veikals, kurā tiek veikti pirkumi, kur klients aizpilda savus datus, bet mēs šos datus neglabājam. Šie dati tiek glabāti pie mājaslapas izstrādātāja, šī portālā. Konkrēti, jūs atbildība tā kā Zelo. Jā, viņš glabā datus, jā, un tas ir, es domāju, viens no uzņēmēja standarta atbildēm, kad mēs datus neglabājam, mums nesieniet neko klāt, un mēs par to neesam atbildīgi. Jā, tas arī ir saistīts arī īstenībā ar valsts ieņēmumu dienestu. Ir ļoti bieži bijis dzirdēts, es domāju, ka jūs droši vien arī ziniet par visiem boltiem un voltiem, ja, kur ir šī datu apmaiņa. Un, es vienkārši esmu dzirdējis, cik viņiem ir juristu armija, ja, jo valsts ieņēmumu dienests viņiem regulāri prasa kaut kādus datus. Ja, tad visi vairāk vai mazāk cenšas no tā norobežoties un teikt, nē, mēs datus neglabājam, viņi glabājās kaut kur citur. Ja, tad man tieši gribās, vai Elvi, tev ir komentārs par šo, ka visi saka, ka datus nekur neglabā, un kāda ir tava pieredze, kur tiek pārkāptas tie datu aizsardzības noteikumi, vai netiek ievērot, vai viņiem šķiet, ka viņi neglabā, bet beigās izrādās tomēr glabā kaut kādā veidā? Jā, pirmkārt, es sākšu ar to, ka ir uzņēmumi, kuri pieprasa datus nepamatot. Piemēram, un tas ir ieteikums arī skatītājiem, ja jums veikalā pieprasa telefonu numuru, tad iestādi, kur jums pārdod drēbes, viņiem nav nekādu iemeslu, legālu iemeslu pieprasīt jums telefonu numuru. Un, ja jūs šo telefonu numuru neievadāt, tad jums neiedod, piemēram, klientu karti. Lai gan vispārējā datu aizsardzības regula nenosaka to, ka cilvēks nedrīkst diskriminēt, kuri nedod datus, tomēr datu turētājiem jābūt godīgiem. Un nedrīkst būt tā, ka nesniedzot šo telefonu numuru, jums nedod atlaižu karti, piemēram. Tā kā es teiktu, cilvēks var lietot vārdu nedrīkst diskriminēt. Principā tas ir tas, kā es vienmēr saku, jo kādam skaidrot šo visu ir slinkums, tāpēc es vienmēr saku, jūs man nedrīkstat nedot atlaižu karti, tāpēc, ka es jums nedevu telefonu numuru, jo jums nav nekāda pamatojuma viņu pieprasīt. Jā, protams, ja es gribu, es varu iedot, un jūs man tad sūtīsiet reklāmas, bet bieži vien pārdevēji pārkāp šo regulu un saka, nē, jums ir jāievada visi dati, lai es jums iedotu šo kartu. Un tas vienmēr saku, nē, jūs man nedrīkstat pieprasīt šās datus. Bet tālāk, kas notiek ar tālāk šiem datiem? Latvijā, diemžēl, ir slikta situācija ar to, ka uzņēmumi, kur ievāc datus, tie ir tie paši veikali vai kāds cits. Jā, viens piemērs, protams, ir atdot šos datus citiem, bet tad arī ir, kā tiek sadalīta atbildība, kurš tad atbild par šiem datiem, jo es pieņemu pats veikals arī var pieprasīt šos datus atpakaļ. Un tad tur sanāk, kā tad tiek izdalīts tiesības, kurš drīkst pieprasīt, kurš nē. Tā vēl nebūtu sliktākā lieta, bet es esmu runājis ar daudziem programmētājiem, jo es arī esmu šajā sfērā un ar daudziem uzņēmumiem, kas apkalpo citus uzņēmumus. Un kas ir milzīga problēma Latvijā, tā ir datu pseidonimizācija un anonimizācija. Principā uzņēmums vēršās pie cita pakalpojuma sniedzēja, lai, piemēram, viņam ir dati ievākti, daudz datu, un viņš vēršās pie pakalpojuma sniedzēja šos datus, piemēram, apstrādāt. Vai tā būtu, piemēram, tāpat mājaslapas izstrāde, aiziet pie trešās personas izstrādāt tagad mājaslapu, vai tā būtu, piemēram, kaut kāda analītikas veikšana, un tad šie dati tiek vienkārši iedoti tam uzņēmumam un testējot ar šiem datiem. Un dati ir reāli dati. Nevis pseidonimizēti, kas nozīmētu, ka šos datus var iedot, apstrādāt un pēc tam saņemt atpakaļ un atgūt visus oriģinālus datus, vai arī anonimizēt, ka šos datus nevar atgūt. Tas praktiski netiek darīts IT industrijā, un tas ir mežonīgs risks. Uzņēmumi neapzinās, kā viņi riskē, jo tie uzņēmumi arī, kas šos datus saņem, riskē, jo ja kāds darbinieks vai kaut kas šos datus nopludina, principā šī uzņēmuma visa reputācija ir pilnīgi iznīcināta. Kas varbūt ir tavs ieteikums, zinot, ka ir šie kursi tam līdzīgi, bet vēl uzņēmējiem? Ko tad viņi var darīt, lai, piemēram, Arnis zina, ka viņš neliek riskā ne savu uzņēmumu, ne arī to klientu? Kas tāda pamat ieteikums no tavas puses? Pirmkārt, vienmēr anonimizēt datus vai vismaz pseidonimizēt. Ja uzņēmums pats ar datiem nestrādā, es laikam tomēr
mans ieteikums būtu paņemt datu speciālistu, kurš ir viens cilvēks, kurš šos datus apstrādā. Tam risks varētu būt mazāks nekā dodot trešai personai. Bet arī maziem uzņēmumiem un vidējiem tas ir. Mēs ar juristu par šo esam diskutējuši ar mūsu juristu, un viņš tomēr arī paliek pie tā, ka tomēr ieteicamāks būtu, ka ir tas viens cilvēks, kurš ir atbildīgais par datiem. Jā, varbūt tikai Jā, es varu papildināt. To, ko teica Ārnis, īstenībā tā arī ir tāda uzņēmēju dažreiz pozīcija, ka man datu nav, viņi ir kaut kur citur, bet ir viens liels bet. Pat ja uzņēmums, pieņemsim, nodot tos datus glabāšanai mājaslapai, citai IT kompānijai, tas kļūst datu valodā apstrādātais, bet uzņēmējs joprojām ir atbildīgs par tiem datiem. Līdz ar to tajos gadījums, ko Elvis pieminēja, tajā brīdī, kad tiek atdots datu mazīvs IT kompānija kaut ko darīt, uzņēmējs nevarēs pēc tam pateikt, tie ir viņi. Nē, tas joprojām būs viņš. Un tieši tāpēc man liekas, ka uzņēmējiem ir svarīgi izlasīt tos datu regulas noteikumus, lai saprastu pirmam kārtam, ka tomēr man ir atbildība, bet otrām kārtām arī, ko es varu darīt un kādā veidā man ir jārīkojas, lai visus riskus arī mazinātu, jo nevienmēr anonimizācija mums derēs. Jo noteiktais gadījums uzņēmējs savāc savu klientu datubāzi, lai tiešām, lai sazinātos ar tiem klientiem, viņam visu laiku vajag viņus identificēt. Viņš nevar vienkārši viņus anonimizēt, lai viņi būtu anonīmi. Tāpēc viņam arī tajā brīdī, kad viņam vajag strādāt ar to datu masīvu ar saviem klientiem, viņam tie dati jāglabā drošība jau šobrīd. Viņš var izmantot gan vai savus serverus pakalpojumus, gan arī pēc būtības izmantot kādu citu kompāniju pakalpojumus, bet tad atkal ļoti svarīgi noslēgt attiecīgus līgumus, lai arī sadalītu atbildību un saprastu, kurš par ko atbild. Ivo, lūdzu, papildini. Tikai papildināt. Materiālā ir perfekti aprakstīts gan pa lomām. Jūs spēsiet, ja jūs iziesiet to materiālu, tur jūs spēsiet nošķirt tas, par ko jums jāuztraucās pie sadarbības partneri, par kuru nav. Tur arī ir līguma paraugi, kuri jānoslēdz ar šādiem sadarbības partneriem, kā apstrādātāji. Un tur arī ir šie ieteikumi kaut kādiem drošības pasākumiem, kādi būtu jāīsteno, lai pie tā sadarbības partneri tie dati nenoplūst. Tā kā es gribēju pārliecināts, ka jūs tiktu galā ar šo uzdevumu. Es tieši gribēju arī prasīt, Arni, pēc šādas runas, vai tu redzētu, ka jūs kā uzņēmums gribētu šo kursus iziet, lai labāk saprastu? Ziemas periodā. Jā, es domāju, ka nodeļu, jo es jau teicu, jā, mēs tā kā, šobrīd kaut kādus datus ievācam. Es vienkārši nepabeidzu sarunu, jā, pirms tam, kad mēs arī rakstiskā formā, teiksim, klients atnākot, parakstot to pašu inventāru izmantošanas līgumu, viņš arī aizpilda kaut kādus datus, jā, bet tos mēs cenšamies, viņš tādā papīra formātā, vārds, uzvārds, tur telefona numurs, adresi, lai mēs viņu varētu identificēt, ja viņš, pieņemsim, kaut kādā brīdī neatgriež šo inventāru, nezinu, vai salauž viņu, vai kaut kādā citādā veidā. Bet tas ir, teiksim, no datu regulas viedokļa, jā, mēs šos datus savācam, un tad mēs viņus tā kā glabājam pie sevīm. Protams, mēs viņus neliekam tur seifā, teikšu uzreiz, jā, bet mēs cenšamies no viņiem kaut kādā brīdī atbrīvoties, jo tas ir tāds īslaicīgs moments, mums vajag izdot, pieņemt. Jā. Zinot, Elvis, ka es esmu satikusi tevi arī citos pasākumos, kad runā par to, kā ir jāsabojā papīrs, lai viņi nevarētu izmantot. Kā ir ar krāpniecību šādos gadījumos, vai arī IT pasaulē, ja mēģina tos datus dzēst un tam līdzīgi, kur tomēr var būt noplūdes, un tev šķiet, ka tu kā uzņēmējs esi izdzēst datus, un tev viņi vairs nav, bet tomēr, kur var būt tā krāpnieciskā puse? Vispār datu utilizācija ir milzīga problēma arī. Es konsultēju uzņēmumus par drošību, un tas, kā tiek utilizēti dokumenti, ir zem katras kritikas visos uzņēmumos, kur es bijis. Neesmu redzējis vēl nevienā uzņēmumā, kurā būtu tādai pieņemtai, tas gan nav standarts, bet tāda pieņemta norma, kādam būtu jābūt papīra smalcinātājiem, lai šie dati tiešām praktiski nebūtu atgūstami, un es neesmu redzējis nevienu uzņēmumu. Un šādi papīra smalcinātāji maksā niecīga summa uz uzņēmuma peļņas, tā fona, tie ir 800 eiro, es atradu lētāko tādu ierīci. Un, uzņēmumu tas nav nekas, bet vienkārši tas, ka uzņēmumi bieži vien domā paši, kā varētu aizsargāt savus datus, kā varētu aizsargāt savus durvis, kā varētu iznīcināt visu paši. Samaksājiet, lūdzu, speciālistam, tāpēc eksistē speciālisti. Viņi jūs pakonsultēs, atradīs labāko, tas būs jums ātrāk, lētāk un vispārējais.
Ļoti labs komentārs, un es vēl gribu atgādināt arī jums tiešais skatītāji, ka jūs arī varat uzdot jautājumus Facebook tiešais komentāru sadaļā vai arī slaido ievadot kodu 005. Mums ir viens jautājums, ar ko, man liekas, saskarās ļoti daudz, arī mastos visticamāk jūs saskaraties ar šādu lietu, ir vai fotografēšana un filmēšana publiskos pasākumos arī ir personas datu ievākšana, kā pareizi organizatoriem rīkoties šādās situācijās? Pēc būtības arī publiskajos pasākumus fotografēšana un filmēšana ir datu ievākšana, jo tur ir visas mūsu bildes, un no bildēm mums var atpazīt vislabāk. Bet tas arī ir jautājums tam cilvēkam vai uzņēmumam, kurš fotografē, kāpēc viņš to dara. Vai viņš to izmantos, lai reklamētu savu pasākumu, lai padarītu viņu publisko, un tad attiecīgi viņam tie cilvēki, kuri nāks uz to pasākumu, ir jāinformē, lai cilvēks zinātu, ka tajā brīdī, kad es atrodos tajā publiskajā pasākumā, mani var A fotografēt, un B pēc tam tās bildes var parādīties sociālos mēdījos, mājaslapā vai kaut kur citur. Jo pēc būtības internets neko neaizmirst, un tajā brīdī, kad mēs vienreiz tur esam parādījušies, mēs tur būsim mūžīgi. Un ne visi cilvēki vēlas būt zvaigznes, ne televīzijas, ne internetā. Tāpēc noteiktajos gadījumos cilvēki varbūt arī nevēlās, lai viņi noteiktajos gadījumos tiktu fotografēti. Jo iespējams mastu gadījumā, tad, kad šobrīd es ļoti labi izskatos, ja? Bet ja es būtu uz tā, nezinu, kā viņu sauc, wakeboardā, un es vienreiz esmu bijusi, kad es nokritu tiešām tā kā slota uz priekšu, es nekad negribētu, lai šī bilde parādītos internetā. Līdz ar to uzņēmēji var fotografēt, bet cilvēks par to jāinformē un jābrīdina un jādod iespēju pēc tam cilvēkam, ja viņš nevēlās būt interneta, arī izņemt tas bildes, ja viņš, pieņemsim, nepiekrīt, ka viņa bilde ir mājaslapā vai kaut kādā reklāmā. Es tieši domāju, cik liela ir jūsuprāt, visuprāt, paša klienta atbildība arī. Kā tu teici, es varu pateikt, nedot savu telefonu numuru, zinot, ka es to drīkst nedarīt, vai arī ieiet publiskā pasākumā, it kā tur bija maza zīmīte, ka šeit fotografē, bet es to neesmu pamanījis, piemēram, cik liela atbildība, protams, uzņēmumiem milzīga, bet ir tam pašam klientam, kas iet un lieto kādu produktu vai atrodas pasākumā? Man liekas, ka cilvēkam ir diezgan grūti sev tā pilnībā pasargāt, bet tas man liekas, ka visas sabiedrības raksturs, jo ja sabiedrība vairāk sāks, piemēram, balsot ar kājām un iet varbūt pie tiem uzņēmumiem, kuriem dati ir drošāki, tad arī uzņēmumiem nāksies vairāk tur iesaistīties tajos. Bet jo sabiedrība kļūst informētāk, jo, protams, uzņēmumiem vairāk ir jāsaspringst, jo, ja mēs salīdzinām kaut vai tos pašus 5 gadus atpakaļ, ka regula stājās spēkā, ka daudz iedzīvotāji vispār nezināja tās savas tiesības, tagad jau praksa liecina, ka diezgan aktīvi izmanto liela daļa sabiedrības savas tiesības, un uzņēmums tā vairs baigi nevar izšļūkt cauri pilnīgi bez, jo gan zina, ka jābūt privātam politikai, gan zina, ka ir šīs tiesības iebilst, un ja uzņēmums nezina, kā rīkoties, un tad tur pastāv risks, ka sūdzība aiziet uz Datu-valsts inspekciju. Tad vai šis ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmējiem vajadzētu šos te kursus iziet? Protams, ka vajag, tu vari arī pabiedēt. Sots ir liels, 20 miljoni vai 4% no apgrozījuma, līdz ar to es teiktu, ka vajag iet tos kursus, un nevajag, bet te ir tiešām izdarīts tas viss, lai nebūtu tās papildus izmaksas atsevišķam speciālistam, un man liekas, ka tādam mazam uzņēmumam tur tiešām var kāds administratīvais darbinieks vai vadītājs izejot, vismaz saprast tos galvenos principus un lielos blokus, vismaz izprast, kas ir tas, kur tie riski veidojās un kur varbūt bišķiņi jāpievērš tā uzmanība vairāk. Vai, Ekterin, tu vari atgādināt vēlreiz, tad kur un kad būs pieejama šīs apmācības? Šis apmācības būs pieejams no 1. jūlijā, šī gada 1. jūlijā Datu-valsts inspekcijas mājaslapā. Pēc būtības pirmo brīdi vispār ienākot Datu-valsts inspekcijas mājaslapā parādīsies liels banneris, uz kurā būs arī podziņa e-kurs. Turpmāk tas būs sadaļa mājaslapā e-apmācības, kur Moodle programmā varēs arī to visu darīt un mācīties. Un zinot, Elga, ka tu saki, ka viss ir slikti, ko tu vēl varētu pateikt uzņēmējiem, lai tiešām saņemtu drosmi un iziet tos kursus, lai būtu lielāka izpratne? Es šajā gadījumā vēl gribētu ieteikumu Datu-valsts inspekcijai. Varbūt jūs varētu skaļāk, publiskāk runāt arī par tiem sodiem, kas ir uzlikti. Jo šobrīd uzņēmumi ir tā, kaut kāds tur GDPR ir, un nekas jau noteikti nebūs par to, ja es tur, cilvēki šobrīd tā baigi nebaidās. Un tieši tas pats arī, ar ko es daru ar krāpniekiem, kamēr cilvēks nesāk par to informēt, tikmēr cilvēki arī baigi par to nedomāja. Un tāpēc, manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā iedrošināt uzņēmumus tomēr beigt apmācību un arī konsultēties kaut vai par datu drošību un tieši baidīšanu ar sodiem.
Par sodiem es vēl uzdošu jautājumu, mums ir pavisam vēl maz laika, bet Arni, nu, tu līdz šim biji domājis, ka tev vajadzētu šādas zināšanas vispār vairāk par tieši datu aizsardzību klientu ziņā? Nē, nu mēs, teiksim tā, mums ir tās primitīvās zināšanas, tā bāze mums ir. Mēs mēģinām nodrošināt, mums ir teritorijā uzliktas tādas mazas zīmītes, jā, kurās ir rakstīts virsū, kad tiek veikta video novērošana, kad tiek veikta fotografēšana un šie te, nu, es tagad neatceros burtiski, kas tur, bet nu, tur ir minēts par fotografēšanu, par video novērošanu. Savukārt mājaslapā ir rakstīts, jā, kad bildes var tikt izmantotas arī kaut kādiem publiskiem pasākumiem, bet publicitātē. Bet ir, protams, viens svarīgs faktors, kad mēs šogad laikā vēl nevienu sūdzību neesam saņēmuši, mums neviens nav prasījis izņemt, jo mēs vairāk tomēr, es nezinu, teiksim, ja cilvēks manā skatījumā ir jūties pozitīvi un ja viņš nav saskatījis kaut kādu risku šajā priekš sevis vai tur, nezinu, kā Jekaterina teica, pieņemsim, ka tur dēle nokrīt priekšā un tad kāds ieliek bildi, ja, un tur nopludina, mēģina kaut kādā veidā izsmiet. Bet šeit vairāk tie cilvēki ir saņēmuši tādu pozitīvu atmosfēru, viņi ir pozitīvi ietekmēti un mēs tās bildes, tas, ko mēs izmantojam, tas vairāk vai mazāk ir tā kā no zināmiem un, labi, ir arī bijuši tādi cilvēki, kas nav bijuši zināmi. Bet es saku, nevienu iebildumu šobrīd mēs neesam saņēmuši no klienta, kad kaut kādā veidā mēs to bildi būtu ielikuši. Tie Elvisa minētie sodi, viņi rodas tad, kad ir iesniegumi, un te ir jautājums arī tieši no skatītājiem, kādi sodi ir bijuši pagājušajā gadā? Vai tu atceries, vai tu tā globāli vari pateikt par to? Pēc būtības tajā brīdī, kad ienāk sūdzība, viņa tiek izskatīta, tiek veikta pārbaude, ja pārbaudas rezultāti konstatēts, kā uzņēmēja darbības nav atbilstoši datu regulas, viņam tiek uzlikt sods. Un sods, kā ir minēts, tiek uzlikts atbilstoši apgrozījumam, jo lielāks apgrozījums, jo lielāks sods. Tāpēc pa vienu pārkāpumu, ko izdara uzņēmums ar 10 000 apgrozījumu un 1 miljonu apgrozījumu, viņi abi divi saņems dažādus sodus. Tāda progresīvs sods. Es pati īstenībā neatbalstu biedēšanu ar sodīšanu, jo man liekas, ka tas ir tāds pamatinstinkti. Tev darīt, tāpēc, ka tevi sodis. Bet es tomēr to uztveru vairāk kā cieņu pret klientu un cieņu pret sevi. Mēs arī, katrs uzņēmējs un uzņēmums kā tāds, viņš sastāv no cilvēkiem, arī uzņēmuma vadītais, īpašnieks, viņi arī ir cilvēki. Līdz ar to man ir jātiecas pret tiem citiem, tāpat kā es attiecos pret sevi, un es gribētu, ka attiektos pret mani. Līdz ar to es vairāk uztveru to, ka uzņēmējiem ir jāapzinās, ka tā datu aizsardzība ir daļa no viņa reputācijas, ir daļa no viņu cieņas klientu cieņas. Klients atgriezīsies, kas uzņēmējiem ir svarīgākais, ir klients, un ja jūs cienīsiet to klientu, tad jūs arī viņas datus apstrādāsiet godīgi, nevis tāpēc, ka Datu valsts inspekcija jums uzliks sodu, bet tāpēc, ka jūs spēsiet dabūt vairāk klientu un nopelnīt vairāk. Godīgi nopelnīt vairāk, bet, protams, sodus mēs liekam, es neteiktu, ka mēs varbūt, tā sodu amplitūda, kura līdz šīm brīdim mēs esam uzlikuši, ir no 500 eiro līdz 1 200 000. Un, protams, tajā brīdī, kad tas sods uzņēmējiem tiks uzlikts, viņš vienmēr pasaka, ka tas nav godīgs, ka tas ir pa lielu, un vispār, kur ir konsultē vispirms princips. Un viņš arī apstrīd to sodu visās 3 instances tiesā. Bet jā, sodi tiek uzlikti atkarība no, viņi var būt ļoti dažādi, jo pārkāpumi arī ļoti dažādi, uzņēmuma lielums ir ļoti dažāds un apgrozījums ir dažāds. Man ļoti patīk, kā teica, ka nemotivēsim ar sodiem, bet varbūt kādam tas tiešām strādā, kā arī to Elva minējis. Bet pavisam noslēdzošais jautājums, vai vēlreiz var pateikt, kas ir tie cilvēki, kuriem tur jāpiedalās, vai tas ir uzņēmuma vadītājs vai noteiktam speciālistam, vai tas var būt jebkurš uzņēmumā, cilvēks, kam vienkārši Elvi? Visiem, pilnīgi noteikti. Nav bez izņēmuma, ikvienam, jā. Jo visiem ir jāzina, kā apstrādāt datus, jo pēc būtības arī tas, kurš šo te lapiņu savāc, arī viņš redz šos datus, arī viņš ir tajā brīdī, viņam piekļuva datiem, tāpēc
Visiem darbiniekiem pilnībā, 100%. Es varu piekrist, tāpēc, ka tur katrs atradīs to, kas viņa amatam ir vajadzīgs. Piemēram, tādam izpildītājam ir vajadzīgs varbūt ir praktiskākas darbības, ko drīz, ko nedrīkst darīt, bet tam valdes loceklim viņš jau ir tas, kas dod to biznesa lēmumu, darīt to vai nedarīt. Un līdz ar to viņam arī jādabū vismaz tā sajūta, kas ir godīgi, kas nav godīgi. Tāpēc man patīk tavs atbildes, ka visticamāk, ja tu godīgi pret tiem klientiem attiecies, tas nozīmē, ka tu es pareizi eju, un tāpēc tas pārkāpums ticamāk turpat neveidosies. Bet tā kā tā goda visiem, es teiktu, kurš kaut cik pieskarās un pat nepieskarās datiem, jo nezinu, kurā brīdī uz galda viņš viņus varēs dabūt un kad pamainīsies amati. Es varbūt arī pieteikšu tās problēmas, daudz, ko Elvis pieminēja sākuma, viņas arī rodas, tāpēc, ka tas pārdevējs, operators, darbinieks, kurš runā ar klientu, viņš nezin to, un tad sākas, jums vajag, kāpēc jūs to prasat? Es nezinu, man priekšnieks teica, es jums lūdzu. Un tas rāda arī cilvēkos tādu, ja jau viņš nezin, kāpēc tad man tas ir jādod, bet ja cilvēkam tas darbinieks spēj izskaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs, ko mēs darīsim, tad arī cilvēks būs arī gana pārliecinātāks, ka te viss būs kārtībā. Un arī īstenībā tu kā darbinieks var audzēt savu kompetenci tajos jautājumos un tad kāpt arī vēl ļoti augstāk vēl karjeras kāpt. Nu, ļoti labi, man ļoti patīk šis arguments. Arī es pilnīgi notiek, mēs ar vīru ieskatīsimies šajā te, lai pamācītos un es aicinu ikvienu no 1. jūlija piedalīties bezmaksas e-mācību, kurā kursā personas datu aizsardzības mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tev bija kaut kas sakāms noslēgumā, vai ne? Ne noslēgumā, bet labi. Par šo var runāt ļoti ilgi un gari, to mēs zinām, jā. Esiet vienkārši uzmanīgi ar saviem datiem un arī esiet uzmanīgi ar tiem datiem, ko jūs apstrādājat. Es vēlos pateikt lielu paldies preses konferences dalībniekiem, Datu valsts inspekcijas direktorai Jekaterinai Macukai. Paldies tev liels. Biznesa augststudiju juridiskās fakultātes dekānam Ivo Krievam. Liels paldies. Un uzņēmējam atpūtas viesas mastkvartāla īpašniekam Arnim Štubim. Un arī programmatūras inženierim Elvisam Strasdiņam. Liels paldies jums. Es ticu, ka neviens būs iedvesmojies tiešām iziet šo kursu. Stāstiet citiem par to, stāstiet radiem draugiem visiem, kā jau mēs dzirdējām. Un es Mārslai pilnīgi noteikti jau no rīta pastāstīju vīram, ka tāds būs un izstāst, ka mums ģimenē būs labi pavadīts laiks kopā. Bet liels paldies visiem un paldies arī, ka skatījāties. Tiekamies citreiz.